Nā, ja visus tos gurķus mest pie malas tomātus, vienkārši vidikas filmēt, braukt pa Latviju apkārt. Nu, ko? Nu, Štukas nāks? Da, štukas, nē. Štukas tas, ka tu pats izaudzēji, pats pārdot. O, tas tev kaut kas jau sanāk. Tā tev, pamojumu, tas nekas. Figņā, jā? Figņā. Te gurķu jūris no Latgales. Lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sulīgus. Ir jau septembris, kurš mums sanāk 13. septembris. Kā laiks iet, visu vasaru palidoja garām. No gurķu jūri 10. Ko tu saki, 10 sērijas jau būs, 9 jau ir. Siltumnīcas man vēl vajag kaisa. Ejam aiztaisam siltumnīcas. Šito jau visu izrāvu. Jātais ciet, ejam aiztaisam. Jā, tūlīt, da. Tu ko tu saki pēc 9 sērijām pa gurķu jūri? Nu, normāli. Nu, pagad drusciņ, da. Nu, redziet, tur arī tas pats. Pļaumašinai. Arī, tikai kā tur es nezinu, varbūt kardams vajadzēs garāks, vai par to, ka Jankam redzi, viņš kardamu pirka, viņam vajadzēja garāko. 20. novembrī tev dzimeni? 16. 16. Davai 16. novembrī. Vienā dienā visu uzliekat atgādinājums, un tajā dienā puļījam Jurkam babkas un rakstam daudz laimes dzimšanas dienā pļāvējam, ja? Nu, jā. A to Juris ar ko pļaus? Redzi, kā aizaugu? Jā, īstenībā to jau nevar ar šito. Tev vai no trimeri? Nu, ar trimeri. Es arī iemetīšu. Cik tev iemest, Jurka? Pāris štukas? Viņš maksā 1500. Nē, viņš jau mazāk maksā. Vo, redzi, viņš izrāvu. Nu, kas jādara vispār uz ziemas siltumnīcām? Kas ir tie darbi, kad tu beidz sezonu? Nu, vo, tagad aiztaisu, Tagad to man principā jārauj ārā, tu te uzrodas bišķiņ, ja? Nu jā, par to, ka man tik vajadzēs pēc tam gurķus tā audzēt, ir tomātus. Nu, šeit to likšu. Tu viņus kurinās ar krāsu un ķipa to stādiņus, jā. Kā tu to dari jau? Aprīlī? Jau kaut kur es 20. marta jau no Kraslavas jau ar maziem tomatiem atbraukšu. Šeit jau pīkiešu tomatus jau. Tos mazos tu sēklas pats uzaudzē? Nē, es Kraslavos palūdzes, kur tu man iedevi. To lampu audzējumu? Jā, to lampu. Es, uz palūdzes, kad saule ziemē, es kaut kur 18. februārī, ja, stādu. Gaismas tā maz, saules maz. Cik tur uz palūdzes pastāv, pēc tam līdz kādiem 9 vakara, līdz 10. Un cik tev vajag tomātus tādas, cik tev aiziet? Man maz šogad, 130 kaut kur. Tomāti? Jā, tikai gurķi? Gurķu man 600 kaut kur. Ārprāts. Tagad tu uz palūdzēm 600 uzaudzē, ja? Nē. Es uz palūdzes tak nevaru gurķus. Kur es uz palūdzes? Es gurķus jau šeit, tikai tomātus. Tomats tā aug ilgāk nekā gurķis. Un pagaidu, un tad tev vajag... 23 dienas ir šo. Man pa jaunam tomati sāka dot. Tur es devēju pagaršošu. Kurš te gatavs? Šito. Rekur. Nīl, man tik nebija šito mazo. Tagad tu paskat. Tāpēc, ka silts laiks bija? Es nezinu, kur nes viņi paradas mazie. Tomati. Es biju noņēmis lielos, tagad paskat mazie. Otru reizi saka augt tomati. Tāda, man pirma reizi tāda. Paga bizneses būs uz Ziemassvētkiem tirgos. Nē, viņi neizaugs tādi maziņi. A ko man gaidīt? Tu uz Rīgu brauksi, salas ir zaļos. I tev būs tomati līdz jaunajam gadam. Toča? Jā. Mēs arī... Kur turēt man viņus? Istabā turīšu. Kā viņi nebūs tādi jau, kā saka, tādi jau cieti, ja? Būs drusku tādi kā mīkstāki. Ar to viņi savējie. Nehrunā tev iet pirkt kādus tur poļu vai... Lidlā. Jā, nehrunā. To savējos. Tikai zaļos vajag. Paskat, cik es jau malkas piestaipīju. Jau.
Man šeit pietiek malkas. Jo tu kaut kad pagad, tu sāc tajā martā arī tu kurini uzreiz jau, lai tie gurķi. Jā. Jo es kaut kur mēnesi kurinu. Katru dienu. Zini, cik man malkas vajag. Oi. O, redzi, nevienas galvas nav. Kā ar frezu, kā pārbrosu. Tu ar jauno traktoriņu te, ja? O, jā, ar to frezu. O, paskat kā. Ko tu darīsi siltumnīcās, lai viņi iekšā tiktu? Nevajag lielāks durvis taisīt? Taisīšu, jā, o tur. Šitai lielajā, ja? Paša galva, viena i otrā siltumnīca. Tā man vajadzēs atkal ar rokam. Man šeit arī jau sev gurķu nav. Man tikai tomāti jau. Rīdzinieki prom brauks, tekos viņiem šeit sarkaņi būs. I tu, kad brauksi, arī paņemsi. I gurķis, i tomātus pagai. Ots, zaraza. Nav jau apnicis katru gadu ņemties ar tiem tomātiem gurķiem. Kur es naudu ņemt? Par visu vajag maksāt. Par gaismu maksā, Jūri. Par visu maksā. Es tikai dēļ sevi maksāju vienu rindu. Šo jau nekā nav tur. Tagad, kā saka, man nav kad atpusties. Tagad vajag malku gatavot, jā? Atkal Krāslavu vajag braukt. Vajag malku aizvest, nezinu, ar ko sarunāt. Man Viķka katru gadu vadāja Krumiņš. Šogad nezinu, varbūt Aigaru paprasīt. Ja visus tos gurķus mest pie malas tomātus, vienkārši Viģiks filmēt, braukt pa Latviju apkārt. Ko? Štukas nāks? Štukas, nē. Štukas tad, ka tu pats izradzēji, pats pārdot. Tas tev kaut kas mīl sanāk. Tā tev, pa-mojumu, tas nekas. Domāt, ka tev nopilnbē atties kaut kas, nē. Figņā, jā? Figņā, to es ne. Es domāju, tev 10 metru varētu būt viņa. 10 metru vai vairāk, tas ir 5? Davai, pagaid, strauji nost, tad tur pieliec vēlreiz. 5? Jā. Kā domā, pieteiksies cilvēki, kas nodarbojās ar celšanu? Tā kā tev mājai bija? Šeit 4. Platums tev nav tāds pats? Nē, mazāk. Mazāk, interesanti platumu pamērīt. Pamata tev viss betona grīdi, jā? Nē, man tikai tur betona. Viena pusē. Paskatīsimies, kā tas ir. Tā tu pats šito garažu cēli? Jā. Viss no nulles pats? Jā. Cik tev bija gadi? Cik viņš man jau? Gadu 7, možda. 7? Tā, es laižu vaļā. Gribās saprast par izmēriem. Kā tu izdomāji tieši šitik lielu celt? Pašol. Ir šeit tas pats. 9x9, ja? Tur drusku garāks par 40 centimetriem. Nekas. Principā vienādi. Jā. Es gribu sev uzcelt garažu un visu aprēķinu slikt tādā tabulā, kur jebkurš cilvēks varēs pēc tam redzēt, cik man kas izmaksāja, cik materiāli izmaksāja, cik strādnieki izmaksāja. Es arī viņus reklamēšu, filmēšu Rīgā tur. Moš man atlaides dos kaut kādu. Kā domā, sanāks? Es domāju, ka jā. Skaties, ka es taisīju. Es tikko šeit caurumu sūru. Man elektriki. Pēc tam es betona. Ja pēc tam pieskrūvēju. Tu sanāk betona, to taisīja tādus tā kā. Jā. Un tad tur var koku. Jā, es ar koku. Kāpēc tu betonu izdomāji tur? Vienkārši ar koku nevarēja uzreiz. Tā kā tu koku zemē? Pārēja metāla kāju uztaisi, koku pieskrūvēja pie kājas. Nē, tās jā. Prosta man bija elektriki. Viņi man caurumus izurba. Viņi man izurba pa 2 metriem. Kaut kur caurumus. Tev nav siltināta. Es gribu uztaisīt siltinātu. Nē, tā kā es varu. Vāti virsū, ja? Jā, lūdzu, liec vāti. Atkal. Tev īstenībā augstums ir baigi labais arī, ne? Es taisīju augstumu, lai man traktors. Man džipu vajag iebraukt. Man tā traktors augstāks nekā tavs džips. Tev tādu nevajag. Šitas traktors jau tev nav augstāks. Šitais, jā, no MTZ tā viņš augstāks. Labi stāsti, ko tu te taisi viņam? Piekabēši, tu kronšteinu uztaisīji, ja? Jā, es šito kronšteinu sataisīju, pēc tam šeit to piemetināju man.
Tur bija nopūs, ja? Jā. Šito mēs toreiz ar tev smilšu strūklu. Jā. Tu pats arī mauc. Joris, to pus nesanāks. Tā no Jurka misija, viņam piekabi, lai pats arī čakarējās, vai ne, savu piekabi. Jā. Viņš kamēr atnāk, ja? Reku jau rūsas citās, ne? Tāpēc, ka mēs neuzlikām šito. Nē, krāsu vajadzēja. Nē, šeit viņa tas skaitas kā grunts šitā. Pareizi, tā taču tā kā tiltiem kaut kāda krāsa. Jā, viņa skaitas grunts. Tātad jau vajag viņu ar krāsu. Vajadzēja uzreiz, ne? Tagad jau cauri sitīs. Ko tu darīsi ar to traktoriņu malku tagad? Jā. Siltumnīcā, ja? Riepas arī normāli. Riepas tas ir tur, kur Kraslavā? Jā, kur tās iedeva mums šādi. Bet pasties, tev viss normāli. Ko tagad uz tavu dzimeni novembrī liekam apakšā kontu un metamies, lai skaiti šitai te varbūt kāds saziedos? Pļaumašīnu. Pļaumašīnu. Kaut ko domāsim jau. Vai kaut ko vairāk tev vajag? Nē. Vajag padruskai. Es skatos baigi lielā. Man liekas, ka man platums, man garums vajadzētu 10 metri. Ka vēl metrs uz priekšu. Zini, kāpēc? Tāpēc, kad močus nolikt. Mašīnu pacēlā es gribu. Tā vajag lielo taisīt, ja pacēlāju. Man galā, lai stāv kaut kāds kvadriks, mocis. Jā. Nē, skait. To var arī vienā pusē salikt savus. Kvadrikus? Jā. Bet 9x9, 80 kvadrāti. Man liekas, ka 7x10 jātais pa 2 metri vienkārši īsāku. Baigi daudz būs, man liekas. Vai normāli? Vai nevar saprast, tā jau krūta. Cik tā augstums neatceries? Reku tev jau caurumu šīferī. Nē, es jau meklēju to BU jau vecos. Braukājam pa visu dzeri un meklējam to šīferī. Šīferī nekur nevarēja dabūt. Aptuveni. 3. Tā. Karoči 4. 4,5 metri gandrīz. Jā, 4,20. Ar visu slīpumu tā vien sanāk. Pa vidu lielās brūsas. Tev vajag no 2 pusēm. Cieti. Jā. Pa vidu pīrāks vēl vate. Vate vēl? Tu zini, cik tev vates vajag? Vienalga tev jumts būs. Tev tikai sānī būs ar blokiem, ja? Tev jau tur nevajag to siltumu taisīt. Augšu vienalga tu taisīsi. Kā tu ar blokiem par augšu, kā tu nesataisīsi? Gribi vai negribi? Bet vienīgais ātri uzmūrē un vati no ārpus. Jā. Sētku virsū. Jokadēļ, tu bloku ieliec tev uzreiz. Cik tas bloks? 50 uz 50 vai cik? Jā. 4. Tev uzreiz, iet uz augšu. Tā karkas jābūvē. Jāapšuj. Kā tu domā? Es visu ziemu atčekarēs, kamēr es viņu. Pa ziemu cēl? Skaito, kā. Sāku laikam tādā laika, mums septembrī kaut kur. Visu ziemu. Jau sniegs bija vēl krāsoju tur. Ko viens pēc. Pēc tam pāris puši atbrauca man uzviedāja, kā saka, šīferī palīdzēja man. Teik, tā atnešīs. Tāds vakars. Pie mājas. Nē. Nīl, es tev patveršu. Neviena oda nav, vai, ja? Vai mēs nopirts, vai ko? Visi pazuda, Visi oda pazuduši. Jā, seriozni. Tu dzirdi, es nezinu, nevienu odu. Man neviens nekoš. Reku Artūrs mums atved mednieku kolektīvas Asone. Ļoti garšīgi doktordās. Paldies. Es Artūram gribu liels paldies pateikt. Baigi garši gadēsa. Mābatis. Jā, šitā ir no meža cūkas. Jā. Es Rīgā gribu uzcelt garažu. Nezinu, kā man sanāks. Es nezinu. Tu saki, ko tu gribi, piemēram, bet tev fundamentu taisīt, tas tev dārgi. Es zinu, jā. Dārgi būs. Vajadzēs betonu lietu pasties. Vajadzēs visu taisīt vēģņus, rakt, betonu, jo vajag jau mašīnu iebraukt, tur jau vajag normālu grīdi. Tas skait, mans garažs kā māja, manēja, tā. 9,80 kvadrātmetri, jā. Jā, skait kā māja. Zini, cik maksā māja Rīgā tagad celt? 2 štukas kvadrātā. Tev tas garažs, zini, cik būs? 50 štukas. Nē, 50, nē. Es domāju, tagad dārgs materiāls. Es domāju, ka 50 būs.
Nu, nē, tik daudz. Ar siltināšanu. Nu, Apdari. ja tu, pārēc, tu tā šiferi neliksi, tu jau liksi jau, dzels, jumtu, ja? Tā ko. Betons cik izmaksās? Ja, tā ko tā. Betons kaut kāds 11 štukas jau būs. Jā, betons. Šķēmbas, granķirovka, skrūves, veļņi, Конечно, tā lieka. Apdare, elektrība vēl cik izmaksās. Elektrību tur tu pats, kā saka tev ko prožektorus. A ko tev elektrība? Nē, kabeļus, visas elektrības Nē, skapi, jā. drošinātāji, rozetes. Jā, tas viss naudiņa maksa. Mīļais mans. Tā kā meklēja cilvēks firmas, kas grib sadarboties. Vedīs betons maksā 12 štukas, taisīs daudz sērijas, varbūt man iedos pa 7. Man metals bija, man švagaris, kad vēl vevs bija, viņš man šitos sataisīja. Ja? Es rēķinu gribu tos vārtus, paceļamos tā kā. Te vajag paceļamos vārtus. Tu netaisīsi. Bet tad, kā paceļamies sūdīgi, tad augstu vajag, lai iet mašīna savādāk. Jā, tev vajag vārtus tādus diezgan lielos. Vajag, jo tev džips tā augsts, tev vārti jābūt, tev tādi vārti kā pie maņem, tādi jābūt. Jāņem man tevi vienkārši pa prarābu, ko? Nē, es tikai ar dēļiem, ar tādiem, ar blokiem man tagad iedu tu blokojas spicūri, viņi tā, ļap, srazu klāts, es nē, tur vajag katru bloku to mērīt ar to uravņu, kā viņu, kuri meistari viņi tik, tur momentā viņi lepēja, es nē. 30 000 tagad tādu uzceldošanu būtu kaut kur, varbūt ir vairāk. Es domāju, materiāls dārgs tagad, toreiz bija materiāls tā. Tur kāpēkas maksāja, Paskat, cik brūsu vajag, a brūsi kādi 20 uz 20 bija. Man skaidrs, šeit līsavos, kādi 15 kubi aizgāja. Nav zāgies viņš, ja? Egla maksā tagad cik, tur varbūt 80 kubs, 80 euriku. Skaiti 15 kubu pa 80 cik. A plus azagē. Kubs tagad 30 euriki maksā. Kubu sazagēt. Te skaita. Kalibrēt vēl? Nē. Nekalibrēt, apstrādāt vēl? Tā es tāds arī, kā es. Šitos jau sīt. Vai? Kalibrēt nevar. Nē. Par to, ka viņš tā, kad lietus cauruma nav. Kā tikai savs, i viņš kā saka, jā, dēļas tik staiga. Viņu nevar. Viņu vajag atsarpelē būtu. I tad cito otro, lai tur staiga, cik viņš grib. Atkal, ja tu sildīsi, tev atkal vajadzēs pirkt atkal tur vajadzēs reikas. Tur to, nē, labāk ar blokiem tad tais. Ja tev nav jāsiltina, tad ar dēļiem vieglāk droši vien. Ja ir jāsiltina, tad ar blokiem vieglāk, ne? Paskatīt bloku i dēļi, tās uz tās sanāk. Nemājas. Tev pišanas būs ar to dēļi. Saule viņa krūcēja versija, kā saka, zini, kā, A bloks viņš, es arī vēl pirtīšu to, domāju, tur jau fundamentu jauno uzliet, ja ar blokiem sataisīt i все. Te bloks stāvēs visu tavu dzīvi, a fundamentu tā i tā tu taisīsi. Arī padāti 1 uz 6 tur leja, tur jau nav, viņš uz zemes stāv tā pirti, Es uzreiz saku, tā nevar, a es tik strādoju agrāk, krāstu atbrauca viņi jau šeit. Все, atrak to pirti, baļķka tad vēl dzīvs bija, viņš arī slims cilvēks bija, viņam vecis bija, viņš arī tur nevarēja, šeit tādi bija prara, zini, kā prarāba visi komandi, все, izzet tikai ātra, kas šitā pirts palika. Es uzreiz saku, kā es to fundamentu tagad? Tas vajag to pirti visu, ņemt ārā, ili tā pa jaunam kaut kur. Fundamentu taisīt visu, par to, ka šeit mals.
Šeit vajag, es nezinu, 2 metrus. To bēdri rak vai, malu visu ņemt ārā no turienes, pēc tam smiltis, bērt, slāņi to, ne to. Tad jau fundamentu taisīt. Tā sanāca man ar šito pirtini. Man tagad labāk jauno nopirkt pirtini, nekā šito veco remontēt. Nē, prosta viņa stāv šeit man tāda laba vieta, ja? Nemaisa nevienam. No ceļa neviens neredz, ko es šeit, daru. Skareigi, saka, cik tu dzīvosi, davai, uz pārim gadu tur pādliepēbļa. Es to nevaru, man bēsit. Ja taisīt, tik taisīt, kas jūtumnīcu. Sataisu jauna, es zinu, ka viņa jauna, viņa savēs man. Kā šito prilepki tur, zini, ka paņem plastelinu, paņem degunu sev aizbaz, lai nepīzdētus, kā saka. Tā, jomā. Čo, pašlie, pirti, Pēc šitam meitam, tu zini cik? 3 dienas ūdens stāvēja vēl. Izrapoja labi. Zato zāles nav. Meitas visu zāli man noguldīja uz leju. Labi, Nīl. Iešu to atnesīšu šeit. Paskat, cik tev tomatiņu. Redzi, tas visiem būs. Ir īdziniekiem, ir visiem, ir tev pirmo, kā saka, pirmā roka. Vot es tādu zaļos, vot ir tūru mājās. Viņš ir aslo sarkans. Es viņu paņēmu apēdu, cits stāv, ir līdz jaunajam gadam man, Katru gadu vajag pa 5 sēriju. Kad gurķis tādu, kad blēņojos ar meitam, pusvasaras, kad man darbs... Katru, karoči, gada laiku. Pavasaras, rudens, 20 sērijas gadā ejam. Jā. Ziemā vēl var. Es ar traktoru, to ar džipu, puiši atbrauks ar, motocikliem brauks. Parādīšu to pirti, ja viņš neaizsīdīs ātri. Ar Jurkam ir rīktīgi labi pirts. Rīktīgi karstēri. Vai ne? Es nezinu, cik grādu man nav, rādama, cik tur viņa var būt. Es domāju, ka, 80 būs grādi. Točni būs. Kurķu sezona ir beigusies, lielā raža ir ievākta. Jāsāk gatavoties rudenī, jaunam laika ciklam. Vot ar dēļiem. Čau. Tu jau tāds paaudzies, jā. Jā, paaudzies. Tu pazanīt, reku zvans nebija ārā, reku? Nestrādā. Ot, reku vēl viena ideja garažiņai. Varbūt šitik liela garaža Rīgā. Sev uzcelt. Arī labs izmērs un no koka smuka. Jau čību no azaga, reku. Ew! Čību! Džimī! Čau! Tas šitas tev vēl. Čia tev karbas. Ai, ko? Ušņuks. Pasaka, pagaid caur gadu, tu pieiesi pie manim, da? Man patīkam ir viņi maziņķie tādi smukie. Kā tu izaugs tās? Tik baro? Jā. Šitas jau liels būs. Pēc tam viņi mās ēdīs. Regina atdos. Jā, davai. Šo. Tā, tad mums kopā 13 iepakojam. Nē, šeit liksim, tu ko? Kā tu olas? Aiz krēsla varbūt tur. Ne? Aiz sitā te, Jurka, labāk, lai neaizgāžās. Reku, skaties šita te. Es pabīdīšu, liec aiz beņķa zemē labāk. Jā, kāds un tu tas tāds.
Oi, mums te būs tik daudz. Ir zemenes sarkanās, arī kur ir baltās. Pagaid, viņas tā kā ēdams jau gatavs, ja? Gatavas. Seku sarkanās, Tas baltās. tā kā meža? Ne, nu, viņas ne, nu dārza tikai. Ot, laskalēši, arī vīnogas auga. Var droši visu kekaru plūk kekariem. Iedos Jurkam zacenē. Kur tiek skāmbāk. Jau garšīgs. Ļoti. Šitās saldākas baltās, zilās viņas tur drusku. O, paldies. Vēl varu man Būs zacene pa ceļam mums. vajag domāt. Jātaisa vinčiks, ne? Es kādreiz no apbolu un pielādzu ogas taisīju vīnu. Labs arī garšīgs bija. Jurka, reku zacene. Oi, Paskaties, cik. Baigi daudz augušas. Šitā te pilnīgi. A, ko tu te trako, ko? Nil, tu ko atbrauci Reku garšu. Es paēst atbraucu. Baltās. Šitā. Jā. Viņas tādas pašas kā sarkanās, tikai baltā krāsa. Reku redz lielas. Vai jā, toši gatavs. Jā, jā. Tikai Paldies. baltās. Džimi, lampiņā pēdīs. Džimi, Ew, lampiņas neēd nost. Džimi. Tagad vīnogas jāliek kaut kur, kur lai mēs liekam vīnogas. Ui, šita gar mālu likšu. Lai Jurkam ir te braucot. Ot runājam ar Jurku, tikko Porsche Cayenne paņēma nesen Latgalē kā kāza auto ar bēgļiem iekšā. Nomā laikam bija ņemts. Ot bēgļu biznesa te iet nevaļā. Jurka, tu ar mošu pa naktīm vadā? Ka Janka teica, es šitos melnos nevadā sūdus. Mašīnu es vēl vadāšu, nevadāšu. Ko tu meklē? Viņš saka, nu tos bēgļus. Es saku, es visādus sūdus savā mašīnā nevadāju. No tās dienas viņi man vairs nestādīja. Man stāstīja, ka daži bēgļi jau latviski runājot. Viņi tik bieži te ir paņemti, turpat pakaļ vizināti gadu. Jau, ka viņi jau latviešu valodā runā. Es labāk mierīgi dzīvošu, gurķus pārdošu ar tomātiem. Nevajag man tos bēgļus, nevajag man šita nauda tāda. 5 gadi arī var dabūt. Конечно. Mašīnu atņem. Jā? Tad kā man vajag? Labāk es mierīgi klusu dzīvošu. Nu, ot, mēs iebraucam Asūnē tagad. Labi, nu. Brauksim, jums nofilmēsim vietējo veikalu. Es atceros, te Asūnē bija kādreiz vairāk veikali. Brauksim atpakaļ. Šodien tēvdienas sveiciens Jā, jā. manam Man liekas, tēvam ka jā. Egilam arī. Kā Janka arī šeit. Kā tavējo fāteri sauc? Manēju Marijans. Ot, viņam ar sveicienā, ne? A, kur kapi te ir? Kur viņš vispār apglabāts? Viņš apglabāts Sēbaļos. Tas ir kur? Kur mēs braucam? Reku jau Jānka zvana. Tu. Čau! Nu, čau! Tulītās mēs veikalā piestāsim, tad pie tevīm piestāsim. Mēs te gurķi Juri 10. daļu filmējam jau. Jau 10. 10. jau. Vakar skaties 9. Jā. No. No, mēs šeit iebrauksim, gaidi joļi. Davai, drīz būs. Davai, Janka, jā. Tā reku Asūnas vietējais veikaliņš, tas starp citu bērnībā jau staigāja. Te nedrīkst fotografēt. Kāpēc tā? Jā, tevi tā ir poda. Čau! Čau! Nekas, ka filmējam? Gurķi Juri. Vasala puiši. Ar te dienu. Jā, tev. Jā, pētie. Es jūs jau redzēju internetā. Jā? Jā, skatījos. Tagad varēs sevi arī skatīties, ko. Uhsē. Oi, paldies. Davai tev šeit to uz krūtiem, tā vot. Visi, lec aizbraucē. Es skatos savu gurku Juris. No, tu vari uz ovam arī, tā vot. Kvats? Smuki. A kā tu gurķi Juri internetā atradi vienkārši? Vai TikTokā? Jūs zināt Erika Zariņa? Jā. Tas mans sonkuis. Vot. Daini! Atnes 100 gramu mums. Labi, brauc. Jau nevajag. Gurķi Juri ikdienu, lai Regija redz, kur bija. Jurka palīdzēs pieslēgt. Es zinu, kāds viņš palīdzēs, ko viņš palīdzēs. To es visu zinu. Tur vajag... Atbrauks pilā. Neatbraukšu, vo, Nil. Daini nevajag, vo. Gribi boltu, gribi, vo. Mums jau viskas. A kā mītā mašina? Давай? Да. Да, ну так вару. Нет, Мне тоже вот такой синий. Кого?
Виноград такой. Вино надо делать. А? Да, нормально. Ot pie Regīnas atbraukšu šitādi, tev atradīšu vēlāk atpakaļ. Bet kā pie Reginas iebrauksim. Kepku uzvilks Da, šitādi. es tas A tu pats mājā šitāds ienāks. Tas jau tā kā tev nelīdzīgs. Tev šitādi pļāvēji gribās jāizmugurē. Nē, man. Redzi, viņš ar šitiem nāzi. Viņš sit, ja? Sit, jā. Nē, nu šeit tādi nāži smuki. Nā. Kur mēs bijām Aglona, tur prosta, nu tādi teksti. Jā, pirkstiņi bija. A šeit redzi? Vot. Redzi, ar ko viņš čuk, nu. A tur prosta, nu taisni bija. Jā, jā. Vot, šitie varbūt ir labi sit, es nezinu. Nē, tak tu man pasāli parādi, kā viņš sit, tātad var. Tā vajag pamēģināt. Nu. O. Var, redzi, kas kārdams viņam garāks. Redakcijas. Redzi, kas Nu, tev arī vajag tādu. garāks kārdams. A man tā tur īsti bija kārdams. Nu. Davai. Nē, nu šitais. Cik šitāds maksā? Nu, 900 na BU. 900 BU. Oi, a Janka nopirka 1500, nu viņam, nu, Naži. ar naži. Иисус, Иисус. А мы наклейки отдали уже. Куда? Володя и Роме. Ну, молодцы, спасибо Нет, большое. так сейчас наклею тебя. Куда? Ой, где там, блядь. Ну все, Юрка. Давай меняю, блядь. Трактор. Ты когда-то 5000 сдавал года 3 назад. Там снимок первый был. 5000 ты давал. Матюку ваяк направить кабин сатай сету ту пускать чик. Да, с полоборота. Да, а не тайка. Не, я чего люблю. Mēģis atbrauc nav raizvis, nu. Ну, так получилось. Надо Юрику сделать стартером, чтобы Паш так сел бы. А мне, чтобы стартер, мне надо менять эту. Плиту. Нет. Венец. Вот, Не вот. надо, сейчас уже все. А сейчас вроде бы мальцы говорили. Такую трехугольник вместо стартера ставишь, и стартер другой, и все. Ну, говорят. Видеевать уже, все. Раз съемал, все. На это встал. Давай. Сейчас вот здесь рядом с которым, блядь, ну, Brauksim pāri grāvim lielam. Tā pārslēdzam. Nu, mēģini. Šitos tā es ieslēgšu kur pazeminātajos ierubīsim iekšā. Tur galvenais no akmeņiem baidīties. Jā. Baigi akmeņi. Redzi, kādas trūvas bija. Un tu redzi, kādi tur akmeņi? Jā. Nē, ūdens Kur ir iet. upe? Tā. Divi trūvas iet kā pa ūdens, jā. Nu, skatieties, kā tā izskatās. Sīvs kā jābūt. Tiksim augšā. Nu, es domāju, jā. Tagad jā. Nu, padruška. Tā, nesteidzies. Ko? Viegļiņi. Nu, redz, kas pa džipu, Land Rovers. Nu, jā. Tagad pa labi vai pa kreisi? Nē, nu, brauc pa ceļus, nezinu. A šeit, tur bija pie Valēras Jonina braucam ciemu. Kad viņš nomira sen jau? Viņš krāstova pats dēls. A veči jau, es nezinu, možda kādu 10 jau nomira. Un tad Nu, tu pēc tam kādreiz bija ķis nopirķis. Un tad tu jaunībā braukāji ciemos, ja? Nu, jā, tā kā, cik es šeit, kā saka, atgulēju šī māja. Krūķi, nu, vot tā, padruskai brauc. Nu, možda abulu salvasīsim kādu. Tad labas atmiņas tev būs, kad brauksim. Nē, nu, tā. Cik tu te neesi bijis, kad tu pēdējo reizi te tusējies? Oi, nu, gadu 30 atpakaļ, točni. Tik ilgi neesi bijis šī. Jā, tā kā es gulēju. O tur motocikls stāvēja. Jurka, tu jaunībā laiku pavadīji ciemos. Jā. Mums taču jāredz. O šeit mēs ar draugu motociklu dabujam. Pie teva bija šitais Minsk.
Minska. Minska. Maģis motocikls. No šēnes, kamēr paps tur guļ, mēs viņu zavodam. Vēl šeit es malku vēl zāģēju pie Vaļeras. Šiņi stūri. Cik to bija? Tas sanāk 30 gadi kaut kur to bija? Kā 20 mēs jau, Nu, kā tu savāļas? Bērnības draugi, ja? Viss sapuva, viss, Все. Ko jūs gribat, draugi, Ejam iekšā, pastīsimies. Tur ābeles bija, samagonka. Samagonka arī bija te. Kur jūs te sēdējāt? Kur bija? Es tev parādīšu, kur es gulēju. Šeit bija plīts. Jā. Es šeit gulēju. Uz plīts? Šeit bija samagonka. Plīts. Jā. Silti. Vaļeras paps vajag, lai, siltuma viņa stāvētu. Samagonka. Šeit stāvēt. Šeit Juris guļ, tur Vaļera. Tur vēl kas guļ, tur mamma guļ, paps, mēs šeit baldējam. Jaunība bija, man 20 gadu bija, jomai. Es šito māju, nepazīstāju. Cilvēkiem darīt. Vienalga, es atnesu, ko es ņemšu, man nav ko ņemt. Vienalga vajag ko trītu. Pagad, te nav kaut kur Vaļeras bildes? Kāda bilde nav no Vaļeras? Es domāju, ka varbūt ir. Zāles visādas pa pilnā. Kas tās pa zālēm, reku? Livol multi, totāli vitamīni, laikam kaut kādi. Gultas bija, mīksta, bāvu. Tagad, ko vajag dēļus likt bāvai, tur mīksts bija. Viņa pati prigala. Ķēde, reku vecie korti, jo tev jau šitā darī droši. Jo. Tā satēdīs. Margarīnas rāma viena brīdi bija modē, baigi. Nezinu, tagad tāda ir vai nav. Strādā vēl. Es šeit, jā. Kā, gribi kaseti? 90. gadā. Krāsim savai nākotnei. Latvijas pensiju sistēmas 2. līmenis. Lūdzu, sakrāja Jurka pensijai. Kā man tagad bez pensijas? Tagad ne jau nekā. Pirts te nebija? Pirts tur bija leja kaut kur. Ārā, jā. Eko aka ir. Aka jā, tas daļa mājas. Nē, pirts tur viņam leja. Bet tā jau reko mājai korpus savu stāv, ne? Nē, stāv, cik viņa. Ja puda mēs, arī, Tas agrāk viss tās uz akmeņiem, ja? Viss uz akmeņiem stāvēt. Ja nav akmeņu, ko te var stāvēt, Tādas Latgalē daudz ir pamestas mājas, ļoti daudz. Tādas viensētas. Tā kā davai rīdzinieki. Uz Latgales to visu atjaunot. Jā. Pie gurķa pēc gurķiem. Nē, redzē aizaugot ar latvaņiem, kas. Šitie jau nav latvaņi. Šitie jau, citādā. Varbūt kāds rīdzinieks nopirks, atjaunos ko. Šito jau var vēl atjaunot, apsties, korpus labs izskatās, jumts vēl ir. Ja jumts ir labs, tas значит iekšā arī vēl normāli daudz. Nē, galvenā, ka šeit dzīvot, neviens tevi, neiztiks. Cilvēku nav tu guļi. Atpūties, lasi avīzes. Labi, brauksim atpakaļ. Rekā Land Rovers uzcelts augšā ir riktīgi pazeminātajos. Brauksim pāri. Pa tādiem ceļiem mēs te vizinamies no akmeņiem, gan jāuzmanās. Īstenībā ļoti labs džips šitas te riktīgi var maukt. Gan pa šoseju var maukt, gan var maukt pa visādiem šitādiem. Te tikai jāuzmanās caurumiem šitiem dulajiem. Kā te mums izskatās viss.
Nu, laižam tālāk uz nākamo zemes gabalu. Jurka aizmauc ar kombaini. Varbūt skatītāji, cik iekomentēt, varbūt kurš ir no lauka puses, kurš nodarbojās ar lauksaimniecību. Interesanti, cik mūs skatās. Vai vispār varat iekomentēt, ar ko jūs nodarbojaties? Vai citreiz citi sakomentē, ka no Parīzes, no Vācijas šitos viģiks skatās? Būtu interesanti, vai vismaz no kurienes jūs esat iekomentēt, vai ar ko nodarbojaties. Būtu forši palasīt. Nu, mēs te ielīdīsim. Kaut kā ielīdīsim. Tu mūs gaidīji, nē? No, ļoti. Aha, puiši, nē. Es te domāju. Kur jūs pazīstāt? Mēs pie tās mājas aizbraucām. Kam viņi pieder? Jurkas Čomaks tur dzīvoja, viņi tur esot nevienu. Vai ir rajoni? Jo, nu, man jau puls. Tā jau. Nifига себе, tu вообще оборзел. А kur tu naudu liksi, jā? Pārbraucam pār tevi tupītei. Pārbraucāt jūs mani? Jā. Da? Par tiem akmeņiem, ja? Jā. Tā mirāža hektārā, tu nezinu vēl, ne? Nē, to jau pēc lodošu. Tikai Inas tas tam. kombainas nerāda. Ir, kas jau nāda visu. Kombaina rāda skolnas mitrumus. Ko tu vari šeit kad viena zāle? Tā nevajag mums. Jā, zāle nevar, ko? Rapsi paņem. Nu, ot, Jurka, no rīta līdz vakaram šitā mauc. Un baņēriem krūtatīvi. Tas es varu ar gurkiem tur stundiņu pagulēt. A šeit vajag šanset. Nu, es brauktu man jau stabili, te pa pusloku būtu teļuks kaut kāds priekšā. Vai tu neskaties teļuku? Teļuku, tas ir tā. Nu, varas ātri. Auzās iebraukt, ja? Ir redzu nesen. Nē, vo šeit būs lūki. Nu te jau izstāsta kā paklājiņš. Nē, Jau. vēl man patīk, ka razi iet jau tur. Jau naudiņa, nu, krājas. Ne tā kā tukšums tur ir. Un tev pat radio nav. Radio ir, vienkārši šeit nobeigusies. Vajag jaunu nopirkt, ko zīļo. Sevīm var domāt visu laiku braukt, ne? Jā. Man tas visu dienu ir tā domā. Rapsis, ja? Jā. Jā. Jūra naudiņa tiek. Nu, cik aptuveni ievri, Gaigar? Te būs kaut kāds 3,5 tonnas. Cik ir tonā? Tonnā, nu šogad pagaidām birža ir kaut kādi 450 plus mīnus, kaut kādi ap 400. Tonā. Jā. Nu, tas sanāk štuka 200 ievri, plus mīnus. Jā. Bet, ir viens bet. Tev vēl jāžāvē. Cik viņā ir ielikts? Iztaisno žokli. O, ir. Jau pasanīja. Dai. Jurka palīdzēs pieslēgt. Ko? Vai Es zinu, kāds viņš palīdzēs, ko viņš palīdzēs. To es visu zinu. Tur vajag... Atbrauks pilā. Nē, es braukšu boņu. Labrīt, visiem ir 6 un 12 no rīta. Esmu Latgalē. Pārbaudīsim, vai Juris šādā rītā guļ, vai tomēr neguļ, kā stāsta. Starp citu, apstieties, cik labas LED akcijās ir Optibeam Pure lukturi. Vienkārši ritīgi labi spīd. Spļavā notiek. Un rekas būtu bez lukturiem. Tieši šitā būtu. Tāpēc, draugie draugi, uz LED akcijām. Tas glāb dzīvības, it sevišķi laukos. Nekādu mūsu draugi. Pirms tam vēl redzēju veselu bariņu. Tā kaut kā notiek. Un skatieties, ko jūs varat darīt ar tuvajām gaismām vai parastajām tālajām. Normāls Optibeams. Optibeam Pure tas ir. 3 gabali uz jumta. Vispār es iziešu šoreiz un pat parādīšams, kā tas arī vizuāli izskatās. Tā, nu rekā izskatās šie te. Rekā izskatās tie uz jumta. Man tikai augšējie bija ieslēgti. Bet ir skaisti, vai ne? Tad, kad es izslēdzu tos tālos uz jumta, kaut kur man te ir centrālā pults. Un tad vēl šitādu oranžiņu spīd. Un tas viss kopā mums izskatās diezgan zolīdi. O tā. Tā kā uz LED akcijām. Teit mēs braucam garām kapiem. Tie kapi, par ko Juris runāja, te viņam laikam tad ir tēvs apglabāts, māte. Tas te patās no viņa mājas kādi 3 kilometri. Starp citu, kamēr braucu, vēl pastāstīšu, noteikti apmeklējiet internetu veikalu zemletes.lv. Tur ir daudz dažādu lietu arī lauksaimniekiem, servisiem, ikdienai, mājai, kā arī LED akcijās. Jūs jau zinat, lampas un tā tālāk, signalizācijas kameras, bet noteikti abos veikalos ir promokods darbojošais Juris. Ja jūs to ievadīsiet preču grozā, tad saņemsiet papildus atlaidi.
Un tā arī motivācija Jurkam aizvest kaut ko jaunu, uzstādīt, pareklamēties. Arī viņam labi, jums labi, visiem labi. Vina situācija. Ko es vēl gribēju teikt, ja te skatās kādi cilvēki, ģimene, kas grib, lai mēs ar Jurku aizbraucam pie jums ciemos Latgalē, pafilmēties, gribat pastāstīt par savu dzīvi, droši rakstiet iekšā komentāros, ka jūs gribat, varbūt kaut kādu lielāku tekstiņu uzrakstat, no kurienes un kā. Tad jau sazināsimies, sarakstīsimies, varbūt kaut kādās nākamās filmēšanas reizes piebrauksim. Varbūt kādam, kam ir viensēt vai kāds kaut ko ražoja interesantu. Nu, daudz variantu. Lai tas saturs mums arī ir interesantāks. Nu, gaismas nav. Gaņāka tomēr guļ. Labi, gurķu sezona ir beigusies. Tad tas ir pieļaujams. Neko droši vien jābrauc tālāk. Nu, tagad mēs uz nākamajām saimniecība. Kā Viktoram saucās saimniecība? Celiņi? Zēs. Es nezinu. Pasties, kādiem viņi te New Holland. Iesim, nofilmēsim. Latgales televīzija. Ļoti patīkami. Kā ir raža? Slikti. Slikti te? Šādi slikti. Kā New Holland tāds? Tāds labākais skolotāji. Ja? Labāks pa klasu? Tieši. Nē, par to, ka pie viņa šitie divi stāvu. Nu, tā, nē, tie pa divu maramāni. Trīnā? Tiekāpu. Nu, bļāt, iebūt. Nu, tu, bļāt, skaties, kur. Vai, jau. Iekšā jālec? Pagaies izslēgš mašīnu. Šeit vīku vēl var paņemt līdzi. Tā man toļka vīku. Kā labs laiks no rīta līdz vakaram mauc, ja? Tieši tā. Maucēt. Varbūt šeit kas ir raksis tāds? Pēdējais gabals palika pašvārds izstādīt. Jā. Nē, nu, boli meni. Nu, te gabaliņš. Jā. Tur nav. Nu, Tur dubļi, ja? nu, bļāt. Jā, tas stāps lauks. Pasties, viņam kādu Jurka ekrānu. Aigaram nebija tāds ekrāns. Nē, Aigaram. Viņam tāds viņš maziņš tāds. Jā. Ko viņš tev tur, cik tur rāda, cik to ir daudz iekšā? Viņš tev rāda, cik tev piekrauts ir, ja? Ražīgumu tur. Ražīgumu uzreiz 1,5 tonnas. Viss gabals, da? Jā, tur ir pa tukšo. Tukšo. Ūdens. Kā tavējais Jurka labākais lauks? Vai Tur ir ūdens? Vai nav Ūdens varbūt nav, nu tur, nu ražas nav tur arī nekādas, kādas tur raža var būt. Nu, zini, kur lāvāk drusku, kur. Ot vakar bijām pie Aigara, tur labs tur bija. Vakar mums arī bija labs. Tur labs bija te viņa. Nu kā labs, arī tur vietam tāda viena zāle, kur uzreiz piebraucam. Tur viena zāle, pēc tam viņi pārbrauca. Bet dilnai. И перекупки, tie maisus rāva, par dienu varēja tur perekupu bija, es nezinu, tak es viens audzēju, visa Kraslava uz tirgu. Karoči, par dienu viss pārdot, visus gurkus. Nu, tur pa 7 tonam pārdeva viss. Cilvēku bija tur, tagad aiziet tukšs, cilvēku nav, kam pārdot? Kaut ka tu tur daudz izaudzē, a kam? Par velti atdot, nu. Gribu guļu, gribu strādāju, nu tā. Nu, viss Latgalē sūdīgs laiks, jādodās prom uz Rīgu. Kur krāmējam? Šita drauga veidīsi. Pagā Artūram šito? Jā. Šitas ir mūsu montētājam Artūram, kas montē gurķjūrus. I gurķus. Jop, cik daudz. Pagadāj, kur kraujam, čau. Kraujam bagāžniekā. Nu, pagoda jau. Malks tik iekšā. Nu, paldies, Jurka, baigi kruta. Es jau pats pa ceļam noēdīšu te visu. Kur tik daudz? Nu, možda baķikam. Jau pēdējie. Jau pēdējie, šitā ar. Biznes. Nu, kāds biznes? Kur uz Mēzekni viss tagad? Man tik ceļarkas vajag. Izlietos viņam. A to, ja visu nepēdīsi darba, iebrauksi tur sažrūt. Sažrūt visi, ja.
Nu, paldies, Jurka, es jau jūtos kā. Nē, šitais stāvējais, šitais ārtur. O, šito jāpaņem salonā būs pagraust. Pagaidā, o to stāvēs, tur maziņķi tādi. Nu, davai. Nu, kā tev ģēles? Man normāli tagad strādāt nevar. Lietu šodien kavu parolu. Nu. Ai. Kā tu šitā mājās aizvedīs? Tas ir atliekti. O? Nu, skatās kā. O? Un aizbrauc.